Bet te ir vienkārši ārprāts. Katrā pieaugušā vīrietī mājo mazs bērns. Reizes uz jums paskatījos galvu uzreiz. Apakaļ apkārt visu. Viņš tā skatās acīs un atvērtās žaunas un nāk virsū ir tas. Uzreiz jāībojas. Labu rītu, sāka saule. Mēs no rīta pamostamies katram pa vienai čībai, galvenais abas tikai kreisās. Turpat nesanāk pāris, ja salikt manas un Mišas čības. Mārtiņ, saki, kur tas čības mums nolika? Doj, bļaņ, nepēc prāt. Nē, jūs paši tad. Doj, iedod čības. Tas Miki Mausis. Jāatbrīvo no pienākumiem, tad viņš Tas visticamāk Miki pateiks. Mausis, kas te vakar dansoja, tas ir paņēmis jūs čības. Mišas vienu nabaga čību laikam atradām. Kas tur ir? Es neredzu nekādu zobu nospiedumu pēdas. Investigations. Jā. Bet, Tu redzi kādu zobu, kas tur būtu, ieķēries, lai viņu paņemtu. Bet spalva ir. Tad mož, ka tomēr kāds ir ņēmis. Tagad jautājums paliek. tā, tur, stulvā. Kur ir man čība? Tā vieglāk, tā tālāk lidoja. Un rīts savannā var sākties. Brauksim meklēt pa lauvām un turēsim kafijas krūzes. Vot. Mums ir navigators, Ielai rumu. mums ir bārmenis, James Bonds, jā. Tas ir James Bonds. Es braucu, dzeru kafiju, skatos. Žirāfen. Un vairākas, un šī tāda liela un smuka ir. Ko pasties. Šīs patiešām jau ir smukā. Kā tik man viņu neatņem to intervējumu aparātu. Ai, nepatika. Pasties kādas dupas. Nesmuks. Tev tolts papīrs nav jaunam cilvēkam. Ko tu slēpies? Apārā. National Geographic ar Ralfu saistībā. Gudrinieki, profesori. Mums ir gājēji pārēji uz ceļu. Esat šitādi gājēji pārēji redzējuši? Pērnelis pazudušais aizskrēja. Vai, gājēji pārēji nevar saprast, kurā pusē viņi metīsies. Skatās, tā kā bēg, tā kā nebēg. Aiztais logu ciet. Nemīs. Tā arī jābrauc, vai ne? Tā mums patīk braukāt tā, ka visa zālīte var padzerties. Taisa logu ciet. Ne glāsītes te nav. Mani pasažieri ir tādi, bailīgi. Nē, pasties, pa kurien mēs brauksim pāri. Pašveikās mašīna.
Tādu baigi smuku tiltu. Vai? Jā, nav. Reku tā smukā grantīta atkal. Vaiga pasīties pēc pēdām, nav lauz pēdas. Jā. Ko kaut kur neslēpjas, kad lauva pastāv, bet ir ķapa. Viņam parāda kamerai. Reku tur, kas ir izbradāts. Bet ciet, tās taču ir ķepas. Tās ir ķepa. Šitā ir, es par tām lielajām runāju. Nu, tās lielās, tas jau ir kaut kas Tās ir lauva. smags. Lauva nav smaga. Tur arī kaut kas, bet tā arī tikpat labi var būt gazelīte. Maucam augšā. Jā. Maucam augšā. Karoči, automašīna aizvien netīrāka un netīrāka sāk kļūt. Būs ko mazgāt tev. Mēs esam nonākuši tupikas situācijā. Mēs braucām pa Granteni. Mēs atbraucam te līdz piknika spotam, jā. Un šitien ir tupiks. Ceļš ir tālāk slēgts dēļ plūdiem. Nu jā, mums ir tagad jābrauc. Mēs stundu kaut braucām pa Granteni, mums tagad tā stunda ir atpakaļ jābrauc. Viņš aizgāja sarunāt, varbūt, ka varētu, kad baļķi noņemtu mūs izlaist garām. Mums ķipa 4x4, tur viss noteikās, bet izstās, kad nesekmīgi. Pasieties uz Buffalo galvas kausu. No Miša, ko tu teiksi labu? Prasīja smēķu paku, vai mums ir. Paka mums nav, ne, viens smēķi tev ir tikai. Ķipa tad viņš mums atļauta? Tad Nu, mums viņš, ir jā, šokolādes un končs no Latvijas. Tad viņš ķipa pievēršot acis, nu ķipa, jo viņš teica, ka jāsot redzējis, jā, ka tur kāds esot braucis. Iedo iepist viņam aliņu vienu. Tāliņu. Karoči, Gribu aliņu padzērties. kaut kas mums viņam ir jāiedod, lai mēs tiktu pāri. Nu baigi, ķipa, es tā īsti no viņa nesapratu, viņš jau tā kautrīga, ķipa, Jā. tu vari iedot cigaretes tur. Jā, jo viņš man arī, viņš tās iedod man. Uzprastu dzer alu. Varēs apsisties Ne, vakarā no viena Bet mēs tur tālāk tiksim, izbrauksim, gan jā. Es viņam prasīju, vai tur ir dubļi, viņš saka, ka nav dubļi. Tu jau... Super, tad tu ej ar cigareti, aliņu un, ja Ej, vajag, var iedot atpakaļ. šokolādi. Nē, tā kā vienkārši paši aizies to roadbooku noņems nost un viss tur nav ko. Nu aizies ar viņu sarunāt, lai ir tīri. Jo viņš paziņos tur tālāk. Jā. Nu jā, Un tad mēs smēķis dabūsim jāiedod. iekšās. Tā labi, dod, karoči. Kroča mēģinās kaut kādu nelegālo te tādu. Pāēdīs. Beigās izbrauks ārā menti mani, natev. Un tad jau atļaus. Jā. Tā mums. Brokas. Pulkstens ir 8:21 no rīta, esam cēlušies 5 no rīta, jā. Tagad sagribējās kaut ko uzēst garšīgu. Tā mēs te šeptē. O jā. Deviņi tur pat drīstam klokumēt galot. Jā. Šī tāda nopietnā žirafīta. Kārtīgs pieaudz žirafonis. Jā. Žirafē zina, ka Polijā tāda žurek zupa ir. Vietējie mežsargi. Karoči mūs tikko noturēja un izrādās šeit nedrīkst braukt. Nedrīkst. Jā, viņš mums aizrādīja. Viņš teica, bet nu labi, brauciet ārā. Ceļš bija ciet. Jā. Vot, tagad mēs to žirafīti vēl labāk varam redzēt. Viņa ir neizpratnē. Klīsti stāvat pie manis un skatoties. Bet jā, atrāvāmies. Teica, lai marš atpakaļ uz ceļu. Bet viņi ar Kalašņikovu mūs sagaidīja. Oi, tur vēl reku ziloņi. Variņš vesels ar viņiem. Tur tiešām ir Bars. bars ar viņiem. Beidzot, nevis solo. Karoči, šitie dabas parkā nedrīkst izkāpt ārā, bet tā kā mēs esam huļigāni. Jo viens mežonis jau te ārdās. Nav elektriskais. Bļēc. Atstāja, lai brauc pāri. Jā. Te ir kaut kāds šķērslis, kuru nos nevar dabūt.
stīgā. Tas čalis sandalēs gribējās man viņu sabraukt. Nu, viņš ir neapbraucamais šķērslis, nepārvaramais. Tā bezsargi tagad. Mums kāda lauva var lēnām. Tā pieturi to trosi. Nu, es ceru, ka tā nebūs. Viņš ir resnāks viņu ņem. Jā. Viņi jau arī izvērtē, kurām vairāk gaļas ir. Nu jā, šitan īstenībā nedrīkst nemaz tā staigāt. Tā vienkārši. Bet es esmu nelegāls. Man vienalga. Un šitan mēs arī bijām iebraukuši. Jā, pagaidīs mani. Dabūsim kadrā iekšā. Tu nevari paskriet līdzi, mēs varbūt ātrāk lauvas dabūsim. Nu, brauc man. Tika lielā pie stūras. Mežonīgā mašīnā un vēl ar otrā pusē stūri. Baigi. No. Jāturās kreisajā. Vēl gribēju mainīt robu. Tur nav. Tā. Labi. Paldies. Par asistents. Paiehaļi. Un vēl bez... Padom man šito, padom man. Kurš nav piesprādzējies? Rocene būtu vēlams noņemt. O! Labi. Ir. Tas tāpēc, lai es redzu Pa labi ceļu. mēs braucam, jā. Jā, lietas līdz dārā, zinu. Lai es redzu ceļu. Dievs! Šitā mēs stabili kādā grāvī vēl arī bišķiņi iebrauksim, bet tas nekas. Tā nekas nav jādara. O! Tas skries tam pakaļ. Lita ir pirmo reizi dzīvē pie gāja pārējais palaidusi ziloni. Jā. Ar to mēs tev varam apsveikt. Tiešām. Man sanāca zebru, tikai tev ziloni. Nu, es palaidīšu lauku, kad es būšu pie Nu, es palaidīšu. Nu, es pāriešu pār ceļam ok. Jā. Tik vienkārši. Mēs braucam, un te ir kaut kāds štopers ar mašīnām. Mēs pieņemam, ka varbūt šeit ir tā lauva sasodītā. Cerams. Beidzot. Tad varēs mest ripām mājās. Nu jā, kaut kas te ir, bet kaut kas te nav. Tas met arī pāriz mums viens. Visi te kaut ko dīdās. Visi grib uz mūsu pusi braukt. Jā, nu labi. Nu tad mēs arī gribam. Varbūt mūsu laimes, un jums jāsāk lēnām palikt tā, kad ierauga ziloni, tad pohuj. Jā, ziloņi pohuj. jau vairs nav interesanti. Vēl bišķiņi forši ir uz žirafēm skatīties un uz zebrām. Bufalo mēs nestājamies, stirnas mēs nestājamies, ziloņus mēs vairs nestājamies. Nu, ja vienīgi viņš nešķērso ceļu. Tu skaķina. Tev Arī uzšaut. šito apgonu vajag taisīt. Braucam garām. Davai, brauc. Nē. Iedaut, karoča. Ir ļoti grūti saprotams, bet tur guļ lauva zālītē. Un Mārtiņš jau teica, nu ne jau lauva pie ceļa, vienkārši ņems un gulēs zem koka. Tas nav pie ceļa, viņš ir grāvīgi. Rekur ir ceļš, un rekur ir koks, un tur ir lauva. Viņš saulītē sauļojās. Noglāstīšu galvu. Rekur tā ir lauvena, tā ir sieviete. Tas nav... Un aiz viņa pa kreisi ir lauva, vīrietis. Krūmos ir lauvas vīrietis. Jopci. Ai. Karoča, mēs... Pabrauc tuvāk. Droši. Ai, viņi lien krūmos iekšā. Pišķi pa labo pusīti, pohuj, ka tur mašīnas. Mums vajag tās lauvas redzēt. O! Oi, Riku, viens te patās. Stop. Reku lauvas ir. Vai, ka viņš skatās? Ew, bet te ir bars ar viņām, paskaties. Ar logiem. Nē, viņi nenāks. Viņi jau zina. Kur ir mans telefons? Tas gan ir labs. Bet šitais tāds jauns tēviņš, viņam jau krēpes sāk veidoties, bet vēl nav galīgi izveidojušās. O! Man bulēt blakus, bulē.
Jā, es atkal kreisajā pusē. Jā. Nāmēji. Skaties. Jā, sēdi pats nāc šeit, sēdi. Viņām poku. Viņām pajāt. Viņi skatās. Viņi skatās. Ieskaties tajās acīs tā kārtīgi. Šīs ir labs. Pasties, cik Tas tā ies prom. Barīga noskatās tikai. Pasties, kā tas izlīdz ir ārā. Viņam tur vesels statīvs ir. Viņi iet kā tādi pavēlnieki pa ceļa vidu. Pasties, kā viņš iet, viņš tā lēna. Viņi kā saimnieki iet. Pēdām tādā lēnā gaitā. Viņš jau piecēlās. mēs jau viņu traucējam. Jūs gan atpūsties. Šies ir labs, man patika. Ar lauvām vienā rokas stiepiena attālumā. Tur, kur lauva varēja tā pačamdīt. Sajūta, ka man vajag to smuko bildi un Iepriekš lauzāmies pa varu, tagad paši ieskrēja Un negaidot. virsū. Tagad ceturtais arī ir, pasties. Tur otrā pusē. Jā. Labi var pabraukt, tuvāk, ja tu vēlies. ģimenei. Viņi, jā, te vesels bars ģimene. Bet tā baigi lēnām, lai viņas neizbaida. Brauc. Starptībā. Lēnāk. Bišķi prātīgi. Brauc. Es domāju, brauc. Viņš jau tur ar otru kameru bildēs. Mums kā reiz vēl te atnāk. Var braukt. Es teicu, ka Līta šodien palaidi. Es teicu, ka es Un viņas atkal nāk uz kreiso pusi prom no Litas. Litai kaut kā neveicās. Man ir fantastiski video, Jā? fantastiskas Lēnāk, bildes. lēnāk, Es tiku lēnāk. pati to izdarīt. Tad, Lita, ko tu esi atklājusi uz šī ceļa? Parādi mums. Te ir viss. Te ir viss? Gan dzīvi dzīvnieki, gan izbijuši dzīvnieki. Tas ir kāds, nezinu, antilopas, kaulus, varbūt zebras, nav nejausmas, bet izstās pēc augšu stilba. Braucam vienkārši pa ceļu un reku kauliņš mētājās. Kāda lauviņa pēdas. Tas lauvas, ko tikko Jā. redzējām, tās viņa vēl tur gan maitu lies jau tā lido jau pēdējo jau noknābājuši, tagad mētājas uz ceļa nomests. Un neko, dodamies tālāk. Es vēl joprojām pie stūras. Jā. Pasies tagad jau viņi Es jau māku. jau deva ritīgi gāzi grīdā. Jā. Lita brauc ātrāk par manī. Es nevarēju nenoturēties. Es dokumentēju, kā Mārtiņš strādā. Neviens cits šeit vispār neko nedara. Tā tur kaut kā tā grūti sanāk. Nu, gan jau, ka ir. Labi. Mihail, tev patīk šis karstums? Divsā ir baigi karsts ir. Pēc -10 grādiem uz plus 33 grādiem ir baigais hardcores. Starp citu, to var atmiņām pateikt, cik tagad ir Latvijā dotajā mirklī grādi? Nu, pa nakti, cik bija pagājuši nakti? Kaut ko es dzirdēju, -28. 28. Jā, ikšķilā. Amā. Nu, skaidrs. Значит, kādam noskauda. Šito Jā. skatoties, kādam noskauda. Kādam noskauda. Jā, ikšķilē šodien bija šonakt bija -28. Krūgeres Nacionālajā parkā bija naktī +22. Nu tā. Tagad pa dienu kaut +34. Aptuveni. Un mēs turpinām skatīties, kā Mārtiņš strādā. Viņš nevar izlemt, kurā caurumiņā viņam bija jāliek, kur viņam tagad ir jāliek. Viņš vēl pēta. Jā. Es šeit esmu no jums visiem visapzinīgākais. Šitais ir līdzīgi kā no rīta, kad mēs skatījāmies tur tos mērkaķīšus, ka viņi lēkāja tur pa to. Ar darbu es apējos ar visaugstāko Pilotāžu. Ar visaugstāko cieņu Nesasit veistiku. Atbildības sajūtu. Nu, beidz. Nav te nekas. Beidz. Es tev tā. Tūliņ varēs jaunu veistiku likt Hiluxam. Lai tā? Kā tev patīk šis karstums? Forši.
Jā, tā paik? Jā. Nogurdinoši, bet forši. Nu, re. Labāk šādi nekā. Tev vienkārši patīk tas, ka es tev Septiņās tā kārtās. pieskaros un es pielīpu nedaudz. Jā. Tas ir tas, kas tev patīk. Nu, tad beidzot pusdieniņas mums būs Launaga jau 4 vakarā. Bet mēs jau, jā, noriktējušies, esam gatavi. Aizgājām gulēt 1, pamodāmies 5, visu dienu te. Tāds nogurums visiem ir un besis. Besis un nogurums, jā, bet tas karstums, es domāju, vairāk spiež nekā viss pārējais. Kabānas hotdog gribēsiet, jā? O, circelka. Jā, es Jo. domāju, tomāts arī mausam klāt. Kaut ko atspirdzinošu. Mārtiņš ir pabeidzis strādāt. Viņš tūliņ dosies bāru. Tagad tur, jā? Tagad tur 3 stundas sēdēt. Es savus darbus būšu izdarījis. Viss kārtībā, Mārtiņ. Visus savus darbus būšu izdarījis. Katram ir savs darbs. Jā. Visa pasaules naudu nenopelnīs. Vietējie rangeri aizbrauc. Mēs turpinam aplūkot šo te naudu. Mēs nevaram noticēt, cik viņa skaisti. Īpaši piģisārs. Piģisārs ir tēma. 100-nieks. Tālāk. 20-nieks. 10-nieks. Piečuku, man liekas, ka man vairāk nav. Mēs esam īstajā vietā, lai redzētu visu, kas ir uz viņu naudas. O, zīž tev! Tu esi mamma! Tas tavs sīkais! Zīž tev! Vienu. Kurš tur iekrampējies ir. Pilnīgi nevar paiet prom. Nē, tagad var. No tad, draugi mīļie, Nu, par tām lauvām. Par tām lauvām uz ceļa. Afrikā! Par tām lauvām. Priekā. Jā, kolēģi. Bļa, šonakt īsumā nenormāli labi gulēt. Beidzot agri aizgājām gulēt, nevis dienā, kad jāceļās. Jā, mēs aizgājām gulēt kaut kur ap 10. Pulkstens esam 6 pamodušies. Vai jums ir kaut kas jums trūks no mājām? Man daudz kas. Battlefield uzspēlēt, komps trūkst. Bet no ērtībām? Vai jums viss šeit apmierina? Mīkstāka gulta. Vajag ciet šeit sanāk. Nu, Mišā šodien brokastiņas tāds bagātīgāks uztais liktēt, lai viņai mīkstāk ir gulēt. Nā, tev jau. Tev galdā. Turisti. Mēs šodien braucot cauri šim parkam jau reku zilonis. Jā, uzmet aci un mauc tik tālāk. Tas vairs nav Tas kā... pats, kas Maskačkā kaķus redzēt pie konteinera. Paliela. Tā ir žirafa ir, nekas tāds nav. Palielam, jā, no žirafas zilonis Tas jau viss te ir piedzīvojis. Jā, tas jau. Jauns nav. Reku tur nīlā, tur purniņš spīd ārā, tas jau tur nīlas, tas Nīlzirgs. nīlzirgs. Jā. Un brīnišķīgi, ko tur vairāk? Viss jau ir redzēts. Mums ir pēdējie 2 kilometri no šī pasaules slavenā nacionālā parka, ko sauc par Krūgera nacionālo parku. Žēl, kad mums nav atpakaļ skata kamera. Tad reku mēs varētu lauvu iefilmēt. O, ir. Tagad viņa nāk ārā. Lūdzu tādus cienījumus video kadrus, lai pasaka kaka. Renātīte, rekur kaka, kaka reku lielā. Lava. Man sāk bailes palikt par savu dzīvību. Braucam? Nē, Labi. vēl nē. Mēs atnācām te uz izējas veikalu. Skatieties, kādas Āfrikā viņiem ir. Āfrikāņu diētiskā karota. Brīnišķīgi, tu ēd, un tu pat vari padzerties. Viņiem jau nav ko ēst, kāda diētiskā. Tāda problēma arī šeit pastāv, jā. Mēs tagad varam braukt pāri Crocodile bridžam. Šo upi sauc Krokodils. Es pieņemu, ka viņi nosaukumu ar kaut kādu domu ir izdomājuši šai upei.
Un tilts, kas ir pusē tilts. Arī labi. Viens iztrūkst, viena daļa. Šis tāds bīstams īstenībā. Ļoti šaurs tāds. Jā. Ne pārāk omulīgs tilts, Jā. kā teikt. Un kāds kroksis, gan jau, ka kaut kur te sēž. Jo man Austrālijā mācīja tā, kad tu redzi krokodilu, tad jau ir pa vēlu. Jo viņš var līdz vienam sirdspakastam minūtē sēdēt zem ūdens. Viņam nevajag... Kur bija krokodils. Opā! Jā, pabrauc bišķiņus atpakaļ. Ai, nē. Bija krokodils. Kur stāv galva vārā tāds maziņš, bet krokodils. Jā, vakar mēs arī vienu sastapām kroks. Ko mēs? Mēs varējām, kad vistiņu viņam tik vienu nomest. Nu, tad braucam uz Barbertonu. Tie, kas tagad skatās šo brīnišķīgo video un ēd banānu, jūsu banāns visticamāk ir rekur te, ticis audzēts. Viņi ir rekur, tur, kur Melnais ar savām netīrajām rokām, viņi ir plūcis, iepasējis un nogādājis. viņi ar sirpi, melnā ar sirpi kaplēja. Un tur, kur ir baltie maisiņi, tur jau ir banāns jau iekšā. Nu, viņi liek, lai neapēd visu kaut kādi visādi šitās Kolorādo vabolītes nenoēstu viņu sasodīto banānu. Sasniedzām UNESCO mantojuma kalnus. Brīnišķīgi zaļus. Mums ir ļoti paveicies, kad bija tieši lietutiņš. O, jā. Un sanāca mums Jā, nofilmēt. šitais ir brīnišķīgi. Visi tagad pārbauda savas skaistās bildes. Es apsveru iespēju šos kalnus nopirkt. Īstenībā ir plāns mainījies. Sicīlijā mēs nepirksim namiņus, varētu šeit nopirkt tos kalnus. Un es domāju, kalnu pakājē audzēt zīloņus. Kāpēc es audzēšu zīloņus? To jūs uzzināsiet nākamajā sērijā. Vietējo daudzdzīvokļu pa vietējo dzīvojamo māju rajonu mēs varam izbraukt. Visi tas tādi bagāti cilvēki gan dzīvo visur. Visas mājas diezgan ļoti labā stāvoklī. Pats pilsēta arī tāda laba. Barbertona. Što vispār arhitektūras tāda interesanta māja. Kāda 80. būvēta, bet jā. Kas iet tas koks. Wow. God is good. God is good, God is great. Jā, dzeloņdrāts uz žogiem vienmēr ir tāds Elektro, jā, sorry. Elektrožogs ir žoga, nav tā labākā zīme. Kādā ziņā no drošības reiz tāds, droši sāc justies, bet nu, Kāds prasa, ko mēs ēdīsim šovakar, mums būs klasiski dārzeņi ar salātiem. what's steaks? Fuj, ar krējumu. Bišķiņ Jā. pīliņu arī. Tad mums būs spageti ar Tā arī nepierunājam. ar steiku. Nu, blēn, uz zāja balta, tur strīdēties tagad atkal. Viņš tātad, šis ir tā pās līdzīgi ir Amerikā. Nedrīkst ienest ieročus. Es nezinu, laikam te ir legāli, tad jau viņi. Jā, tajā rančo tur bija jāatzīmēs par ieročiem. Jā. Draugi mīļie, ja? Lai vai kur jūs būtu, Āfrikā, Austrālijā, Amerikā, jūs vienmēr varat atrast daļu Latvijas. Daļīčnei ar guļķiem, es tā nebija redzējis. Product of Latvija. Mēs, nu. Tā ir, un tas ir visur. Es esmu bijis visu kaut kur, pat Marokā arī to rādīju. Ir Indonēzija arī.
atrodas taļičnai, kas parasti jau ir. Un to jūs arī atradīsiet daļu Latvijas. Es par šito jau biju aizmirsis, jā. Barbertonā viss ir sapirkts, izdarīts, ielieta degviela, pāsts arī ir, mums arī ir ielieta degviela. Braucam tagad 6 stundas vēl. Un pulkstens jau ir 3. Uz 9 cerams būsim. Cerams, ka būs arī kempings, kur palikt. Te vismaz ir ļoti skaisti kalni pēc mūsu lielajiem klājumiem, kas ir ļoti tuvu īstenībā bija. Tev patīk Āfrikas braukšanas kultūra? Nu, šeit vēl ir diezgan civilizēta, bet tīri ok. Ir, protams, dažas tādas niansītas, ko man gribētos paprasīt, nahujam tu tā dari, bet ir tīri normāli, Var sadzīvot, karoči. Tā šeit dzīvo, pasies reku pērneļi. Dzīvojās, skraida, lūru uz manī, pasies tur pa kreisi. Tonijs kafē, Gogo shops. Redz, cik te cilvēki uz vakaru nāk ārā visi. Te ir nabadzība. Pasies, kā visi iet kaut kur. Kur viņi iet? Ot, kur viņi iet? Mēs tikko arī braucām. Nevienas mājas apkārt nav, vienkārši čūks iet. Kur viņš iet? Šitais te. Re, kur ir kaut kādi tādi slami. Dārziņi. Siera pabrauc mums pretī. Jā. Visi te kaut ko darās, ņemās. Re, kur ir pūdeles. Jā. Bagātība te točna nav. Nekādā gadījumā. Tāda viegla nabadzība. Govis vēl ar viņiem dzīvo kopā. Kur mini-store. Veikals vietējais. Ai. Bija plānā vārīt spageti, sapratām izdu, karoči beigās čakars, atcerējāmies, kad vēl ir vakardienas nomizotie kartupeļi, kas bija pa daudz pannai. Izdomājām uzvārīt tos. Tāds kā par mums atbraukšanu. Grūtībām. Jā, kas vēl tāda maz nians. Pa tumsu šeit ļoti grūti braukt. Pasaki, kad arī pa tumsu ir ļoti grūti sīpols atrast. Jā, un te vienam cienītējiem ir pa grūtu, ir atrast pa grūtu. Nu, ir arī grūti īstenībā viņam atrast sīpolu naktī. Jo ir izskanējis maldīga informācija, ka viņš varētu būt leduskapies, ledusskap trīsēs, jau apgriez otrādāk, sīpola nav. Bet jā, pa nakti ir baigi grūti braukt. Atbraucām uz kaut kādu kempingu ar cerību. Nu, moši sajies, moši būs parkingā jāguļ, bet mūs beigās ielaida, kā jau vienmēr. Jā, tad mums tur bija šīs grūtības, bet mūs atrada kaut kādi picērijas darbinieki, piedāvāja uzzvanīt, tad mēs uzzvanījām recepcijai, un tad mūs ar gariem zobiem Džeks ir tāds, nu labi, varat braukt iekšā. Un tagad mēs te šeptējamies, tā. Jau ārās kartupeļi, Ralfs cep anormāli milzīgi visas gabalu. Mārtiņ, man to palīdzēt to cīpolu atrast. Tur leduskapī viņš nav, tur viņot nemeklēt. Sadaram, uz ko sadaram, ka viņš tur ir? Tur nav ko derēt, jo viņi tur nav. Un tu vari, davai. Bļet, ka tu dabūsi pa to rīkli. Lūdzu?